dara tā skatītājiem. Šodien mums ir veļas diena. Runāsim visu par drēbīšu mazgāšanu un gludināšanu. Protams, ka par drēbītēm jūs jau visdrīzāk esat sākuši domāt grūtniecības laikā, un visdrīzāk pirmās drēbītes ir arī sameklētas tieši tad, un tieši tad jums viņas arī jāsāk sagatavot bērniņa pirmajai dzīves dienai. Tieši tāpēc jau iepriekš drēbītes tiek gan izmazgātas, gan izgludinātas, tad nu šodien māmiņas dalīsies savā pieredzē, kā tad viņām ar to visu gāja. Un sākšu, protams, ka vispirms es pati ar sevi. Pirmajā, otrajā bērna dzīves mēnesī drēbīšu būs ļoti maz. Maz gan skaitas ziņā, gan arī izmēra ziņā. Tādēļ šķiet diezgan loģisks spriedums, vai tad tiešām šādu mazu čupiņu ar drēbītēm griezt lielajā veļas mašīnā, tērēt ūdeni, tērēt elektrību. Piedāvā vēl, ka šīs drēbītes sasmērējās ļoti ātri. Tieši tāpēc es nopirku veļas bļodu speciāli tikai un vienīgi bērnu drēbītēm, lai vispirms viņas mazgātu ar rokām, kamēr šo drēbīšu ir ļoti maz. Pirms es sāku mazgāšanu, ir jāizšķir, vai šīs drēbītes ir kokvilnas vai vilnas. Tātad vilnas jaciņas, vilnas zeķītes, vilnas cepurītes. Tos pilnīgi noteikti es mazgāju ar rokām, bet savukārt kokvilnas drēbītes, tās jau var domāt arī par veļas mašīnu. Atzīšos, ka pirmais bērna dzīves mēnesis ir ļoti grūts. Un domāju, ka tā ir lielākajai daļai māmiņu. Tādēļ drēbītes smērējās ļoti daudz un ātri, un viņas ir bieži jāmazgā, un tam ir grūti atrast laiku. Un ātri vien tu nonāc tādā trakā situācijā, ko lai dara, kā lai to visu paspēj. Tādēļ es internetā meklēju, varbūt, ka tiešām pastāv tāds variants kā mini veļas mašīna, jo lielo veļas mašīnu 3 drēbīšu dēļ, protams, ka negriezīs. Tad es atradu šādu te variantu, maksā 50 eiro, internetu veikalā nopirku. Pastāstīšu, kādi ir šai veļas mašīnai plusi un mīnusi. Tātad veļas mašīna pildās iekšā caur šādu te caurulīti. Kur te mēs redzam, viņu attāķē. Tātad iepildam iekšā. Var, protams, arī vienkārši atvērt vāku un ieliet iekšā ūdeni, arī tā var. Ūdenim jābūt kādu pāris centimetri pāri drēbītēm. Tad, kad ūdens ir iekšā, ieliek drēbītes, ieber turpatās ar iekšā pulveri, aiztaisa ciet, un šeit pat virsū, redziet, šis te ir tāds poga, ar kuru var uzgriezt laiku. Maksimums viņš griež 15 minūtes, tātad ar šo pogu pagriežam uz 15 minūtēm un vienkārši atstājam. Protams, ka neapšaubām viņas pirms jāizproš kontaktā. Tad šīs te 15 minūtes maksimums, šī te veļa tiek griezta tur. Tālāk pašiem arī šis ūdens ir jāizsūknē ārā. Tad ir otra trubiņa, šī te, kur vienkārši tiek ielikta iekšā izlietnē, un no kuras ūdens tiek arī tālāk izsūknēts ārā. Veļas mašīna pati neskalo, tas nozīmē, ka pulveraino ūdeni izlejam ārā, lejam atkal iekšā tīru ūdeni un skalojam. Tieši tādā pašā veidā uzgriežam atkal vai uz 15 minūtēm, vai var uzgriezt uz 9, vai uz 6, vai 3 minūtēm un skalojam tālāk ārā. Kāds ir mīnus? Mīnus ir tāds, ka šai veļas mašīnai obligāti ir jābūt uzliktai uz kaut kādas augstākas virsmas, jo vienīgais veids, kā var tātad iztecināt ūdeni ārā no veļas mašīnas, ir caur šo caurulīti vai pa šeieni. Ja jūs viņu noliksiet kaut kur uz zemes un cerēsiet, ka viņa izlietnē uz augšu ietecēs, viņa netecēs. Tad ir jābūt tā, ka viņu var nolaist uz leju, un tad viņa izlietnē iztecēs. Tas nozīmē, ka jāliek uz augstākas virsmas. Otrs mīnus šai veļas mašīnai ir tāds, kad nav centrifūgas. Tas nozīmē, ka drēbītes ir izmazgātas, tas tā kā viss būtu ērti, jo tur ar mazu tilpumu mazgāt, bet drēbītes netiek izgrieztas. Protams, ka es mēģināju visādi ar rokām izgriezt, un ja ir tāda vieta, kur var žāvēt, ērta, var mēģināt, bet principā centrifūga, diemžēl, ir mīnus šai veļas mašīnai. Cik man stāstīja, tad esot veikalā pieejams veļas mašīnas, šādas mini veļas mašīnas arī ar centrifūgu. Es gan nezinu īsti, cik viņas maksā, es pieļauju, ka dārgāk, un es pieļauju, ka viņas arī ir lielākas izmēra ziņā. Bet to visu var pamēģināt, jo tiešām bērna drēbītes pirmajos dzīves mēnešos būs maz, un kopā ar pieaugušo drēbēm es viņas nemazgāju. Tālāk, kādu izmantot pulveri.
Es devos uz veikalu, biotēka, tātad, kur pārdod dažādas ekoloģiskas tīras preces. Un man ieteica šādu te veļas pulveri sensitīvu, jūtīgam cilvēkam, maziņam cilvēkam, bērniem. Pulverim paredzēts tātad 15 ml apmēram uz 1 kg. Nu tā uz aci var savākt tādu čupiņu un 15 ml. Cik tas ir? Tas ir viena šāda te karotīte. Šādu karotītes arī. Mērkarotītes var nopirkt gan dažādos kulinārijas veikalos, gan turpatās tāds veikals Tiger, kur visādus nieciņus pārdod. Un tur es nopirku šādu te mērkarotīti 15 ml. Ar to pilnībā pietiek uz 1 kg drēbi. Šis te pats pulveris maksāja, bija pietiekami dārgi salīdzinājumā, protams, ar tādiem vienkāršiem pulveriem. Precīzi to cenu es nepateikšu, cik bija. Nu, noteikti bija pār pa 10 eiro. Bet, es domāju, ka tas ir diezgan labs ieguldījums, jo man šobrīd viņš iet, jau 5 mēneši. Un jāsaka, ka viņš tikai pusē ir. Tas nozīmē, ka šis te pulveris tērējās ļoti maz, un viņš ir pietiekami ekonomisks. Otrs variants, ar ko mazgāt, protams, ir ar rokām. Jo arī to pašus vilnas apģērbus es negriežu veļas mašīnā, tur ir tikai mazgāšana ar rokām. Speciālā bļodiņā, ko es nopirku tieši priekš bērna, es lieku iekšā tātad vilnas drēbītes, zeķītes, cepurīte, jaciņa, pieleju ūdeni un mazgāju ar ziepēm. Mazgāšanai ar rokām es izmantoju Bronners Magic Soap. Tātad tās esot ziepes, maksā diezgan priekš ziepēm varbūt tās, kad padārgi 5-6 eiro bija. Viņas var izmantot gan paši rokas mazgāšanai, gan ar viņām arī var mazgāt apģērbus. Un jāsaka, apģērbi ar viņām mazgājās diezgan labi. Šādas te ziepītes, viņas ir ar dažādām smaržām, ir ar lavandu, ar citrusu, ar tējas koku, bet tās ir ļoti spēcīgas smaržas. Es izvēlējos ar mandeļu smaržu, kas ir ļoti neitrāla, maiga un principā uz apģērbu viņu pat nejūt. Šādas te vienkāršas ar ļoti maigu tādu kremīgu mandeļu smaržu ziepītes. Ar tām es saziepēju, izmazgāju, izskaloju un žāvēju. Tas ir veids, kā es mazgāju savu bērniņu drēbes. Kad drēbītes ir izmazgātas, izžuvušas, tad rodas jautājums, vai gludināt vai nē. Protams, tas ir ne tikai estētiskas dabas jautājums, lai tas glīti izskatās, bet tas ir jautājums par dezinficēšanu, jo, kā mēs zinām, tad liels karstums, gludeklis dezinficē arī drēbes. Tādēļ es savu bērnu drēbītes 1. mēnesī un pat 2. pilnīgi noteikti gludināju. Tad vēlāk, tad jau vienkārši skatās, ja izdodās, tad izgludinu, ja kādreiz galīgi neizdodās, tad nekā, tad var arī neizgludināt. Bērniņa 1. mēnešos es lielākoties pirku gaišas un baltas drēbītes. Bet tomēr vēlāk, protams, kad gribās kaut ko jautrāku, krāsaināku, tad es izmantoju tādu lietu, Color Catcher saucās. Tās ir tādas lapiņas, kas neļauj drēbēm sakrāsoties. Gadās tā, ka mazgājot drēbes atdod savu krāsu, un šī lapiņa ir tā, kas to krāsu uzsūc un tādā veidā neļauj sakrāsoties citām drēbītēm. Pēc izmazgāšanas jūs redzēsiet, ka šī lapiņa ir piesūkusies ar daudz un dažādām krāsām. Tā es mazgāju krāsainās drēbītes. Tāda ir mana mazgāšanas pieredze. Dosimies tālāk pie citām meitenēm, paklausīsimies, kā viņām ir gājis. Savu mazuļu drēbes mazgāju pārsvarā visas veļas mašīnā. Ja kādreiz ir kāda lielāka ķēpa un liekas, ka neizmazgāsies, tad es vispirms saziepēju veļas ziepēm. Tās ir ar visparastākajām bērnu veļas ziepēm, bet gan bērnu veļas ziepēm. Es tādas atradu eko veikliņā. Un tad, attiecīgi, šādas te saziepētas lieku iekšā pie visām pārējām drēbēm un tad pievienoju kādu no mazgošanas līdzekļiem. Pārsvarā esmu iecienījuši šo te Tribio Eko Rimi nopērkamu mazgāšanas līdzekli tieši bērnu veļai. Cik es vienu šo te glāzīti, varbūt, ja tur ir vairāk drēbju vai netīrākas, tad lieku 2 uz vienu veļas mazgāšanas reizi. Un tad arī kādu veļas mīkstinātāju, ar tiem es tā kā eksperimentēju.
bet esmu palikusi pie šī te Čiko, kas ir īpaši paredzēts mazo drēbju mazgāšanai un nav ļoti izteikta intensīva tā smarža. Bet, drēbītes ir tādas gan mīkstas un jauks patīkams. Un nav bijusi nekāda alerģiska reakcija, katrā ziņā, no veļas mazgāšanas līdzekļiem līdz šim nav konstatēta. Veļas mīkstinātāju es iegādājos Minikidā, bet Minikid veikals tāds. Bet viņš ir pieejams, šis ir pieejams arī cenu klubā. Rimī gan tādu neesmu atradusi. Teiksim tā, nav ļoti negatīva pieredze, bet vienkārši, tā teikt, nevarēja atrast nekādu veļas mīkstinātāju. Tādu bērniem īpaši piemērotu. Šeit rakstīts sensitive, tātad jūtīgai ādai varētu būt ļoti labi. Lūk, pamēģināt, bet ļoti, ļoti izteikts aromāts, ka tomēr pat ar otrreizēju veļas mazgāšanu nepievienojot vairs nevarēju to aromātu dabūt ārā, tāpēc es nedevu bērniņam vilkt tās drēbes, kamēr nebiju izmazgājusi. Atkārtot ar citu veļas mīkstinātāju. Drēbju mazgāšanu. Pirmajos 3, pat vairāk 6 mēnešos es izmantoju neitrālu mazgāšanas līdzekļus, kurš bez smaržas, bez dažādām aromātu vielām un bez tur rakstīts ir, ka bez nekādiem parabēniem un nekādām sliktām vielām mazgāju bērnu drēbes ar to. Mazgāju es atsevišķi no citām drēbēm. Ja es mazgāju bērnu drēbes, tad tikai bērnu drēbes. Un nekādas citas drēbes, ne manas, ne vīra, nekādas turklāt tajā partijā nemazgāju. Es tur mazgāju no mašīnu, ne ar rokām. Tas ir par daudz. Un tad pēc nepieciešamības, līdz ko drēbes izbeidzās tā, protams, es slēdzu iekšā veļas mašīnu un mazgāju. Tātad izmantoju šķidro mazgāšanas līdzekli tikai, nekādu pulverus, jo pulveri ir kaitīgi apkārtējai videi. Un izmantoju arī mīkstinātāju, jā. Man arī neitrāli. Man patīk labāk, ka ir tā. Visas drēbes arī pirmos 6 mēnešus pirms iegādājos. Kad iegādājos uzreiz arī izmazgāju, nekad nevilku bērniņam kaut ko, kas nav izmazgāts. Pēc 6 mēnešiem manā mājā ienāca produkts Amvejs, un tad attiecīgi es arī lietoju Amveju. Kvalitātes ziņā droši vien, ka neatšķirās. Ir tas pats vienīgais, ka viņš smaržo, bet pēc 6 mēnešiem jau vairs nav tik būtiski. Bērns jau vairs nav alerģisks. Un šis arī ir labs. Tieši tagad man nodara, kad bērnam jau ir gads un vairāk, kad mēs ejam ārā un drēbes paliek netīras, tad šis ir traipu izņēmējs. Viņš arī ir ļoti labs. Tieši, bet jau lielākam bērnam, varbūt mazamies gluži nepūst. Šis uzpūš uz to drēbi un mazgā, un reizēm tā smarža vēl ir jūtama. Bet tādas āra drēbes, teiksim, bikses ļoti labi. Varbūt gluži lacītas nevajag, bet tādas drēbes, kuras tiešā saskarē ar ādu nav, šis ir ļoti labs. Drēbes es žāvēju kā parasti, kā visas drēbes, uz žāvējamā dēļa. Citreiz ārā, citreiz iekšā. Zinu, kad vasarā vienmēr visi saka, vajag likt ārā, lai saulītu tur mikrobus izdedzina vajag. Bet es ļoti reti, kad lieku ārā, man kaut kā liekas, kad, nezinu, man īsti nepatīk. Bet es zinu, ka tā vajag darīt. Es reizēm arī izlieku vasarā. Kas attiecas uz gludināšanu, es vienmēr gludinu arī savas drēbes. Visas drēbes man mājās tiek gludinātas, neskatoties to, ka tas ir šausmīgs darbs. Ļoti grūts darbs. Darbs vienmēr tikai pa naktīm, jo man bail, ka bērns kaut kur sev uzrausa gludekli virsū, līdz ar to es to daru tikai tad, kad bērns ir aizgājis gulēt pa īstam, nevis tā dienas. Bet jā, arī viņu mazās drēbītes visas izgludināju, jo tas gludināšana, viņš padara to drēbi mīkstu, un kad ir maziņš bērniņš, gribās, lai drēbīte ir mīksta, lai viņam ir patīkama, jo tāds, ka tikko izmazgāts, viņa drusku raupja un var arī būt nepatīkama. Un arī, protams, smukāk izskatās. Veļas diena šodien ir noslēgusies. Ceru, ka jums šī informācija noderēs. Paldies, ka bijāt kopā ar Mammas dara tā, ar mani Ievu Moru, un uz tikšanos atkal nākamajā video formā. Čau visiem!